Un tāpēc, kā jau es jums teicu, ka tā gaišā telts, kur ir tas puisis sarkanajā, kuru sauc Agris, viņš nāk šobrīd šeit, lai pastāstītu, kas tad īsti tur tā teltī ir, kas tas tāds ir Rema, ko tur dara un ko tur var iemācīties, ko tur var apgūt gal galā. Jo arī caur to mēs varam slavēt to kungu. Amen, slavu Dievu! Labdien, Valmierā! Labdien arī sākumā teica, ieklausies Valmiera, ieklausies Latvija, jo svarīgas lietas notiek šeit. Man tikai paralēli jāskatās, tur tā telts ir ļoti apgarota, un tur brīžiem notiek dažādas vēsmas un plūsmas un kustība. Tā kā, ja tur kaut kas gāžās, tad lūdzu, varbūt kāds, kas tuvāk var pieskatīt. Ir tas joks Zapomņi 3 bukva. Da? Bet šodien man sanāk 5 burti, bet izklausās kā 4. Rema. Rema. Ko tas nozīmē? Rema ir Bībeles koledža. Un man ir bijis tas gods būt draudzē vairāk kā pēdējos 15 gadus, kura jau kā 20 gadus ir strādājusi pie šī plāna, lai šī skola varētu tapt beidzot Latvijā. Un pavisam īsumā, kas tad ir Rema? Tās aizsākums sākās pagājušā gadsimtā ar tādu puiku vārdā Kennets Heigens. Viņam bija 11 gadu, un viņam bija, kā ārsti teica, neārstējama sirds slimība. Un viņš jau tad tradīcijas ierasts lasīja Bībeli un aicināja savu draugus gan un teica, klau, man ārsti saka, manu kaiti dziedināt nav iespējams. Uz ko draudzes Gans, ja vecais atbildēja, puika, saņemies, drīz pāries, ar domu, tā kā viss būs cauri. Un kaut kā viņš ar to nevarēja samierināties. Viņš lasīja Marka 11.24, kurš saka, ka visu, ko vien ticībā tu lūgs. Un viņš domāja par to, kā tas nākas, kad viņam ir tikai 15 gadi, un viņam ir jāiet no šīs pasaules projām ar nedziedināmu sirds kaiti. Un sanāca tā, kad pēc aptuveni vēl gada, kopš ārsti un draudzes vecai bija pateikuši šīs lietas, Dievs pagodināja sevi. Un gala rezultātā šis puika tika dziedināts, viņš saņēma pilnīgu veselību, pilnīgi dziedinātu sirdi. Un vēl pēc pāris gadiem Dievs viņu aicināja sludināt viņa ļaudīm ticību. Un Kennets Heigens aptuveni 1970. gados uzsāka Bībeles skolu, kur nosauc par Rema. Un šī skola ir attīstījusies tik tālu, ka līdz mūsdienām šī skola jau atrodas vairāk kā 50 pasaules valstīs. Kopskaitā filiāls ir vairāk kā 290, un viena no tām ir arī Latvijā. Latvijā, kur 20 gadus draudze, daudz iesaistīti cilvēki, sākot ar vienu misionāru Latvijā, kurš iespējams arī pabijis jūsu draudzē, Eds Pankams. Un šī skola ir tagad atvērusi pirmo iesaukumu, jeb pirmo studiju gadu, kopš pagājušā gada septembra, kurā students esmu arī es. Un skola ilgst 2,5 gadus, tiek apgūti vairāk kā 60 mācību priekšmeti, apturot pilnīgi visu iespējamo, ko vien jūs varat iedomāties no Bībeles. Bet galvenais mērķis jau ir nevis iegūt zināšanas un uzpūst lielu galvu, kura neiet caur durvīm vai kura nepanes citu klātbūtni, bet mērķis jau ir iegūt Dievu spēku, pasludināt viņu vēsti un paveikt viņu uzdevumu. Un tās ir praktiskas lietas, sākot jau ar pamatkalpošanām, kā Gans, evaņģēlists, skolotājs, apustulis, pravietis, un turpinot ar visām palīgu kalpošanām. Tās ir praktiskas, konkrētas lietas, kas ir jāapgūst, lai mēs iegūtu spējas, prasmes, kvalifikāciju, strādāt reāli ar mūsu nāciju. Un ja mēs skatāmies uz mūsu nāciju, kāpēc Valmierai un kāpēc Latvijai ir jāieklausās, ja mēs skatāmies uz vidējo statistiku, tad cik tad ir glābti? Cik ir glābti? Kā jums šķiet cilvēki mums apkārt?
vidējā statistika saka, ka šis skaitlis ir kaut kur plus mīnus nevairāk kā 5% no populācijas. Un iespējams, ka tas ir tikai 1%. Tāpēc, draugi, šeit, kas jūs esat Valmieras cilvēki, varat pacelt, kas ir Valmieras cilvēki šeit? 1, 2, 3. Lūk, sākās Valmiera šeit un turpinās visā Latvijā. 20 gadus Dievs ir gatavojis Remes skolu, kurā sagatavot kalpotājus, lai aizsniegtu arī Valmieru un arī Latviju. Lai paceltu kalpotājus, lai sagatavotu, dot atbildes un nepieciešamās kvalifikācijas, lai uzrunātu tos, kas bēg, lai uzrunātu tos, kas ir kūtri, kā Hozei, kas raksta, ka mana tauta iet bojā neziņas, jeb zināšanu trūkumu dēļ, jo tā negrib mācīties. Tad mums ir vajadzīgi kalpotāji, kas spēj iedvesmot, pacelt, uzaicināt un stiprināt mācīties. Mācīties, apgūt konkrētas prasmes, spējas un atklāt savu aicinājumu un piepildīt Dieva misiju. 7. līdz 9. septembris, pavisam drīz, ir atvērtās duru dienas mūsu skolā. Jo studijas notiek, kā jau teicu, 2,5 gadi, vidēji viens priekšmets 1 mēnesi, viena priekšmeta ietvaros ir līdz 12 nodarbībām. Studiju formāts ir saucamais hibrīds, tad lielākoties mēs mācāmies tiešsaistē un 3 reizes gadā tiekamies klātienē. Un tieši šī septembrī no 7. līdz 9. datumam mēs tiekamies klātienē, aptuveni 40 studenti pirmajā iesaukumā. Un ja jums ir aicinājums, ja Dievs šobrīd un vispār runā uz jums, kad jums ir kalpošana, jums ir sapnis, kura dēļ jūs esat gatavi tērēt savu naudu, savu laiku un arī kādu miega stundu naktī tam atvēlēt, lai par to sapņot un par to domāt un gala rezultātā īstenot, tad varbūt tas būtu labs laiks atbraukt, redzēt, kā tas ir. Pasniedzēji studē, jeb māca no visas pasaules. Tie praktizējuši draugi gani, skolotāji, evaņģēlisti, dažādi kalpotāji ar ilgadēju pieredzi. Un es jums saku, es izglābos, manai meitai Odrijai ir 5 gadi. Es izglābos tad, kad man bija 6 gadi. Dievs pārdabiski atnāca pie manis un ielika tādu mīlestību uz Dieva vārdu, ka es sāku lasīt Bībeli katru vakaru kā pasaku grāmatu. Nekā labāk nebija kā Bībeli. Un kopš tā laika viņš sāka veidot manu atziņu un izpratni par Dieva vārdu un par to, ko viņš sagaida no manis. Tad es jums saku, kopš es satiku, iepazinu Remu un tos atziņas dziļumus, kas ir tur. Jūs būsiet šokāti. Tā kā es jūs izaicinu, es jūs iedrošinu. Ja jums ir jautājumi, es šeit būšu. Dievs nav velti, man apvedis ir no Stokholmas šobrīd šeit. Tā kā vismaz viens cilvēks noteikti ir, kāpēc esmu atvests šeit. Es priecāšos atbildēt uz jūsu jautājumiem un priecāšos redzēt atvērto duru dienās no 7. līdz 9. septembrim. Un ja jums ir vēl kādi jautājumi vai kādas lietas, kuras pēc tam varbūt atklāsies rema.lv. Nu tā, zapomņi tribu. Paldies! Jā, paldies Agrim, jāsaka, citu arī es tur mācos, Dacīt tur mācās. Te ir vēl Remes studenti, var pacelt kaut kā savus rokas, tad tie var pastīties apkārt, ja kādam ir kādi jautājumi, jūs var pieiet pie viņa klāt un pajautāt un teikt, hei, ko tu tiešām tur ir tik forši, kā Agris stāstīja. Jāsaka tā, ka tas atvērtās duru dienas ir Jelgavā. Jā, tas viss notiek Jelgavā. Un droši, tā ir viena lieta, ko es tomēr vēl gribu pateikt, nevienam mācītājiem nav jāuztraucās, ka kāds draudzes cilvēks tiks aizvests kaut kur projām, jo šīs skolas būtība nekādā veidā nav piesaistīta pie kādas savas konkrētas draudzes cilvēkus. Tas ir sagatavot cilvēkus, mācīt, atklāt viņiem patiesību par Dievu vārdu, lai viņi varētu doties savās pilsētās, savās draudzēs, savos dievnamos un kalpot Dievam, jau ar vēl lielākām un vairāk zināšanām.